Tie, protams, ir viedokļi. Ieklausīsimies. Tā, tagad vārdu teiks Gedrits kungs. Sveicināti, dārgie tautieši! Prieks par to, ka esat šeit ieradušies. Varbūt, ka ne tik koplā skaitā, cik mēs varējām cerēt. Bet, nu, protams, ka te mums viena ļoti augsta un viņa pati domā, ka ļoti gudra dāmīte no Rīgas pils jau 2. gadu pēc kārtas saka, ka nav jāiet, ka tie būs kaut kādi briesmoņi nezvēri, kas te atnāks un soļos, tad jau daudziem, protams, tad, nu, negribēs tu teikt, ka viņam kaut kas tur kaut kur. Nu, bet drep cilvēkiem lipo, un viņi neuzdrošinās. Bet ir cilvēki, kuriem nedrep, un kuri atnāk, un kuri te uzstājas. Un tātad, ko es gribētu teikt? Pirmkārt jau par tiem fašistiem. Zina arī tā pati mūsu persona, kura pati kaut kādā mistiskā Rozenkreiceru ložā sastāv, kā viņa pati to ir atzinusies un stāstījusi savulaik, kad vēl viņa nebija šajā matā. Tagad viņa varbūt to druscīt nožēlot sāk, ka viņa to izstāstīja. Tad viņa uzskata, ka, lūk, fašismas tas bija ļoti slikti, bet redzat, Latvijā jau fašismas nav valdījis. Latvijā valdīja vācu nacismas. Tās ir dažādas lietas. Jā, es domāju, kas daudz mums par vēsturi interesējas, tas to zina. Un ja jau tas nacismas tik slikts bija, tad jau viņai un saviem vecākiem vajadzēja te palikt un nemukt projām no atbrīvotājiem, kas tos nacistus zina. Bet paskatīsimies, cik daudzi desmiti pat 100 000 aizgāja prom. Mugdavi no tiem atbrīvotājiem tā saucamiem, ar tiem nolādētajiem fašistiem tā sauktajiem kopā aizgāja. Un lūk, tad sanāk, ka tie bija slikti. Tātad mēs viņus negodināsim. Nu, es domāju, ka tādus padomdevējus vajag ļoti, ļoti tālu pasūtīt. Un mēs, visi, kas te sapulcējušies, mēs uz to esam gatavi arī darīt. Un par pašu Hitleru tagad grāmatnīcās ir, nu, padārga grāmatiņa, gan Latu 20 maksā, bet es tiešām iesaku nopirkt izlasīt Džona Talanda, angļu vēsturnieka grāmatu par Hitleru. Tur ir pastāstīts, ka nemaz viņš tik ļoti negribēja karu, un tīpaši Anglijā viņš centās izlīgt, bet, nu, politiskā situācija tāda izveidojās, ka viņš bija spiests to karu uzsākt. Lūk, tādas tās lietas. Nu, un šodien, protams, mēs te esam, lai godinātu brīvības cīnītājus, lai godinātu tos vēl dzīve esošos, varētu drusku tālāk paiet, kuriem pikses nedrep, kuri te ir ieradušies, kuri grib godināt savu brīvības cīnītāju piemiņu. Un mēs tad, protams, piedalīsimies arī gājienā, iesim droši paceltām galvām, mēs te neesam uz sērām atnākuši, mēs te esam kā uzvarētāji, kā cilvēki, kuri droši cīnās par savas tautas tiesībām, savā devu zemē. Un galvenais, kas mums tagad ir vajadzīgs apskaidrot tautu, skaidrot tautai, kas ir tie, kas ir pie varas šobrīd Latvijā un par ko viņi cīnās, ka viņi necīnās. Par Latviju viņi cīnās par latviešiem naidīgām interesēm un viņas vadā latviešiem naidīgi spēki, kuri pat sevi neatklāja, bet kurus mēs tikai nojaust varam. Un tātad, jā, abreni, protams, mēs nedrīkstētu pieļaut kā dot, bet redzat, tās tautas masas tomēr nav pietiekami lielā skaitā gājušas protestēt. Vēl būs iespēja, vēl Saeima par to lems, varēs atnākt un spriest par to un izteikt savu viedokli. Nu, un attiecībā arī jāsaprot, ka tās cukura problēmas, tas viss, kas te notiek, tas saistīts ar Latvijas atrašanos Eiropas Savienībā. Ja tas nebūtu, mums daudzu problēmu atkristu, tā ka mums arī no tās Savienības, kur tur naunās ložas valda zilā mafija, pēderasti un visādi no turienes mums jātiek ir vaļā. Tas ir jāsaprot, ka mēs tur esam tikuši, grūtāk būs izrāpties nekā ielīst, bet par to ir jācīnās. Un tātad, nobeigumā latvieši tiešām aicinās būt visiem drosmīgiem un propagandēt savus uzskatus un neizmirst, ka Latvija tomēr ir dibināta kā latviešu tautas nacionāla valsts. Cīņai sveiks! Paldies!